attīstītāji, tāds konservatīvs biznes. Igaunijā ir diezgan daudz jau pabeigti projekti. Un cik šī tur maksā eiro? Kādā ap 400,000. Mums ādažos tagad 200, vai ne? Ar kaut ko? 250, tā vidēji. Nu, es par obligācijām tieši domāju tagad. Parunāsim par to, kas investē jūsu obligācijās. Kāda atšķirība šai mājai no Bonavas? Tur ir kaut kas, tu esi salīdzinājis, pētījis. Domāju, to minimums jā, ir tas, ka visās mājās ir lifti. Arī trīsstāvīgajās mājās, ko mēs būvējam, vienmēr būs lifts. Skansas rezidents vispār ir, viņš man ļoti nepatīk sākumā. Vienīgais, kas man patīk, kad likās, ok, Igauni te kaut ko tagad darīt. Tanti gados nopirka dzīvokli no mums, viņa man zvana un prasa, lai viņi pieslēdz internetu. Nu, ka būtu kāds cilvēks, kas varētu gaidot tajā un palīdzēt ar visiem jautājumiem, kas varbūt arī nav tiešā saistībā ar attīstītāju atbildību. Un arī šobrīd mēs aktīvi meklējam jaunus darbiniekus īstenībā, ja jūs esat ko jūs meklējat, kādu vakants projektu vadītāju? Jā, after sales service, kad jums vajag darbinieku tam. Jā. Tas ir jau Invego vibes. Dāmas un kungi, pie mums ir ciemos Henrijs no Invego. Jā, kā tev ir? Sveiki, sveiciens, ļoti labi, ļoti darbīgi. Ir labas problēmas. Jā, labas problēmas. Jā. Klausies, mums šodien mērķis ir mazliet padalīties par to, ko dara Invego, kā jums iet, dažādā kontekstā īstenībā. Un padalies lūdzu vispirms jau, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies, zini, lai varam vairāk, iepazīstināties. Jā, ja kas, cilvēku varbūt komentārā var uzrakstīt, pajautāt tev kaut ko jau vairāk. Strādāju kā Invego pārdošanas vadītājs, tiešā kontaktā ar klientiem. Pārdodam šobrīd 8 projektus. Un man ir vēl 2 kolēģi. Mēs esam kopā 3, kas ir tieši uz sales, uz pārdošanu. Lielākā daļa īstenībā no mums kolēģiem strādā no Igaunijas, no Tallinas ofisa. Jā, kopā cik jūs esat komandā? Invego, man ļoti patika jūsu vadītā intervija Blackbox YouTube kanālā. Noskatieties, ja kas. Ļoti interesanti intervija. Un man patika tas, kā viņš stāstīja par to Invego komandu. Jā. Ka jūs neesat daudz cilvēku. Vispār viņam tas patīk. Un atklāt sakot, man arī interesants liekas tas koncepts. Cik jūs esat kopā? Kaut kādi 35 līdz 40 plus mīnus. Ir Latvija un Igaunija kopā. Okay, Latvijā cik tu zini? Cik jūs esat? Ir šobrīd 7. Katram projektam pa vienam cilvēkam. Jā. Nu, mums ir vairāk projektu vadītāji, kas ir Igauņu, kas strādā ar Latvijas projektiem. Aha. Un, kad viņi tiek novesti līdz tādai kaut kādai fāzei, kad jau sākās aktīvāka darbība, tad tiek pieslēgts latviešu speciālists. Jā, un arī šobrīd mēs aktīvi meklējam jaunus darbiniekus īstenībā, ja jūs esat... ko jūs meklējat? Kādu vakants? Projektu vadītāju. Jā, projektu vadītāju. Vēl tieši uz projektiem, kas... vēl arī būs, vēl kas nav pat izziņoti. Līdz tam mēs nonāksim. Ne par tieši projektiem, kas būs, bet vispār par tiem nākotnes plāniem. Bet jums tad vajag darbiniekus, ja jūs meklējat? Jā. Mēs šobrīd arī vēl vienu darbinieku, man liekas, ka tūlīt arī pieņemsim, kas būs tieši uz klientu tādu after sale servisu, lai palīdzētu nodrošināt labu, kvalitāti. Ir jautājumi arī cilvēkiem, kas ir iegādājušies dzīvokli, lai nav tā, ka viņi tiek aizmirsti un visi jūs nopirkāt. Tā mums neinteresē, tieši tā kā pretēji, kad mēs gribam, paturēt rociņu un palīdzēt tajā procesā līdz beigām, varbūt līdz pat brīdim, kad jau grib nopirkt nākamo dzīvokli pēc 3 gadiem vai 5 gadiem vai 10. Šis ir ļoti zīmīgi, ka tu piemini, ka tieši after sales service, kad jums vajag darbinieku tam. Ja? Tas ir jau Invego vibes. Ja? Es tad gribu vairāk varbūt par jūsu, ja tā var teikt, vibu attīstītāji. Tāds konservatīvs biznes, visi vienādi, visi būvē kvadrātmetrus. Ar ko tu raksturot Invego kā atšķirīgu no pārējiem? Vai tev ir kaut kas, ko tu izceltu vai varbūt, ja vispār atšķiraties? Jā, es domāju, ka atšķirības ir noteikti un arī citiem attīstītājiem, bet man liekas, tā galvenā ir jau no vadības līmeņa, kad mēs cenšamies katram projektam izveidot tādu savu identitāti, savu arhitektūru, pilnīgi to konceptu no jauna, kas ir atbilstoši tai vietai, tai lokācijai un apkārt esošajām ēkām, kaut kādai vēsturei. Es nezinu, vai esam vienīgais, bet varbūt
iespējams viens no vienīgiem attīstītājiem, kas arī rīko arhitektūras konkursus. Teiksim, Nordāle, kas ir mūsu pēdējais projekts pie Alfas. Tur bija arhitektu konkurss, kur piedalījās, ja nemaldos, bija 9 dažādas arhitektūras kompānijas. Man arī paveicās, kad es tiku paaicināts arī viens no žūrijas dalībniekiem, kas varēja piedalīties tajā procesā, un mēs vērtējām visus tos, var teikt, arhitektu pitchus. Mums bija RTU, viņi visas tās idejas prezentēja, un mēs izvēlējāmies to arhitektu. Īstenībā tur ir 2 kompānijas, kuras sadalīja pirmo vietu. Viena ir Zeniko, un otra ir lietuviešu arhitektūras kompānija, neatceros nosaukumu. Bet mēs nezinājām tos nosaukumus. Mēs nezinājām, kas tā par kompāniju. Mēs vienkārši izvēlējāmies labāku konceptu. Pēc koncepta, jā. Kas ir visideālākais tajā vietā. Jā. Tā kā līdz ar to nevienmēr tas ir lētākais, un tas absolūti arī nav Invego, teiksim, tāds moto uztaisīt lētāko. Mēs noteikti esam arī dārgāki nekā vidēji tirgu. Bet šitais arī nebūs dārgākais. Viņš aiz Alfas zaļā teritorijā. Tur dārgākais segments, bet viņš noteikti būs tāds premium, vairāk, vai es teiktu, upper middle class segments. Jā. Tur ir interesanti īstenībā B1 un B2 mājām ir griestu augstums. Vidējiem stāviem ir 3 metri, pirmajam un pēdējiem stāvam 3,2 metri. Tāda nianses. Būtiska nianses. Jā. 3 metri augsti griezti. Ja ir 2,6 vai 2,7, tagad ir tāds standarts principā visur, tad tur jau ir trīnieks, jau tajās mājās tur būs zemākais. Tur ir A māja, kas tāda arī lielāka, tur būs arī mazākie griezti, bet tām B mājām, kas ir vairāk tādas, es teiktu, vairāk cozy, maigākas, un tur vispār, man liekas, tā vieta ir perfekta. Tur tieši blakus mežam, tur apkārt ļoti skaists, interesants koncepts, jā, un noteikti atradīsies, kas to... Jo lokācija jau īstenībā ir laba. Viņa nav tur kaut kur zaļumā, jā. Viņa ir... tur pilsētā. Ļoti pieejama, jā. Tur mēs izbūvēsim arī promenādi cauri mežam, kur varēs aiziet ar kājām. Uz Alfu, jā. Tas ir crazy. Jā. Tad jau vairs nevajag pilsētu. Jā. Jā. Klausies, labi, šis ir viens jaunākais projekts, bet tas, ko tu teici par arhitektūras konkursiem, ir, un arī tas sakrīt ar to, ko es dzirdēju tajā intervijā, kas man likās interesanti, ka nav in-house tur obligāti arhitektu, būvnieku, ko mēs ņemam labākos konkrētajā tirgu, un vēl pie tam redzot, ka katram projektam atsevišķi, varbūt ir kaut kādas sadarbības. Jā, ir kas arī atkārtojās, bet nevis tā, ka mēs gribam ņemt vienu un to pašu, bet vienkārši tajā brīdī tas bija labākais koncepts. Rūme mums ir izstrādājusi vairākus projektus, bet viņam vienkārši ļoti skaisti un labi sanāk. Jā. Šis ir ļoti interesanti, ka tā ir atšķirība. After sales service, tu minēji, kas tajā iekļauts būtu after sales service? Ko tu ar to redzi? Kas tam cilvēkam būtu jāmanedžē? Jau kaut kādas garantijas vai ne? Jā, garantijas ir viens, un citreiz arī tas ir vienkārši jautājumi. Pieņemsim, šobrīd tas viss ir vēl uz mani, jo es biju pirmais darbinieks. Tu ļoti labi zini. Jā, un man daļai varbūt sanāca darīt drusku no visa sākumā, tagad jau pievienojās darbinieku un paņem nost, bet joprojām, piemēram, man ir klienti, kas man zvana, tante gados nopirka dzīvokli no mums, viņi man zvana un prasa, lai viņi pieslēdz internetu. Ir, protams, es to varu iet un darīt un palīdzēt viņai risināt, bet man ir diezgan daudz arī citas lietas, ko darīt. Un tas būtu varbūt cilvēks, ka tā vietā, lai nevis vienkārši pasaka tur, ej, dari to tur pati, bet ka būtu kāds cilvēks, kas varētu gaidot tajā un palīdzēt ar visiem jautājumiem, kas varbūt arī nav tiešā saistībā ar attīstītāju atbildību, bet palīdzēt tiem procesiem. Ļoti labi izklausās. Un, protams, noteikti garantija un tādas lietas. Īstenībā labs jautājums, kas apsaimnieko jūs mājas? Tur arī mēs rīkojam konkursus. Uz katru projektu jauns konkurss, ka tojās nodošana eksploatācijā, un tad mēs arī skatāmies pēc primāri, lai tā ir pirmkārt atbilstoši arī cena tirgumu, kas ir piedāvājumi, un otrkārt, lai tā ir laba reputācija tām apsaimniekotājiem. Ir kaut kādi, kas ir jau... Vecruņģi mums ir, kas apsaimnieko, ir Parka kvartālā, un Ādažos mums apsaimnieko Vestabalts. Par Invego mazliet vēl vairāk. Invego tomēr nāk no Igaunijas. Jā. Igaunijā viņi ir jau cik sen?
Gadus 15 jau varētu teikt, ka 15 Igaunijā. Un viņi tā sāka uzreiz jaudīgi, vai arī sāka ar vienu māju kaut kādu, tur kaut kur? Sāk diezgan mierīgi, jā. Es teiktu tā, Kristians arī pats bija minējis jau jaunībā, nezinu, gadus 30 atpakaļ viņš sāka ar pāris dzīvokļiem, un tad kaut kādu pirmo, laikam, mazo dzīvokļu māju, un tad pamazām tie apjomi pieauga. Pieslēdzoties kaut kādiem investoriem, vai ne? Diezgan tāda strauja tāda, 15 gadi bija Bono pie mums, viņas, tā kā 100 gadi, ja, tur tā vēsture. Tas ir 100 gadi. 100 gadi. bet tas ir tāds, tagad ļoti daudz projektu. Igaunijā, cik viņiem projektu ir daudz? Igaunijā ir diezgan daudz jau pabeigti projekti, kas ir tādi lielākie, kas varētu teikt, ir tādi Invego signature Igaunijā, kur visi viņus zina, ir tāds Uus-Järvekula un Tiskroja. Tu runā bez akcenta reāli. Es vienkārši tur esmu bijis un daudz runāju ar Igauniem ikdienā, bet tie ir tādi Lukarana, ir tādi rajoni, kur ir 500 jau uzbūvētām, pabeigtām vienībām. Lukaranam? Šādi? Lukarana, tā kā ar C. Īstenībā no Invego mājaslapas ir tie, tu atradīsi pie... Jā, tā būs vieglāk. Pie dzīvojamās ēkas, pa kreisi. Jā. Un pat zemāk, te būs pirmie būs Latvijas projekti, apakšā būs, pieņemsim, rekur Lukarana. Jā. Šis ir tā kā liels projekts, jā? Jā. Viņš ir, man liekas, ka gandrīz pabeigts, varbūt tagad tu pēdējo kārtu būvē. Cik viņi uzbūvē tur mājas? Tur ir 500 vienībām, tā kā dzīvokļi un rindu mājas. Ok. Te ir kaut kādas vizualizācijas, bet tur ļoti daudz... Pārdos un tā visi? Man liekas, ka tur ir ļoti maz palicis, varbūt kaut kādi pēdējie uniti. Tur, principā, varbūt, 20-30 uniti ir palikuši 480 pārdot. Tā, plus mīnus. Zini kā, vairāk es par to, ja mēs redzam, ka Latvijai ir potenciāls, un ja mēs sevi salīdzinām tur kaut kā bišķi, tur ar Igauniju un Lietuvu, tad jautājums, cik daudz tai Igaunijai ir uzbūvēts un pārdots, un tad vai loģisks ir tas ieskrējiens šeit Latvijā? Es domāju, ka jā. Un viņi jau arī nebūvē visu uzreiz. Tā kā tas nav... Kurš vēl liels projekts būtu? Tiskroja, jā. Tas ir liels. Tur ir, man liekas, forši ļoti tas koncepts, ka viņi uzbūvē arī skateparku. Invego basketbola laukumu. Šīs ir apjoms, jā? Jā. Tur ir rindu mājas ļoti daudz, kas ir tagad īstenībā Igaunijā top tā kā produkts, ko rītīgi cilvēki izvēlās un pērk. Tāpēc, ka Rindumāja. Jā, rindumāja. Bet kādā attālumā līdz centram? Šis īstenībā ir kaut kādas 40 minūtes līdz centram. Jā, tā kā tas pats kā Latvijā, piemēram, Ādažas. Mārupi Ādaži, jā. Tas ir tas, ko jūs tagad Mārupi sirds? Ādaži? Jā, koncepts īstenībā ir tieši tāds pats, doma tāda pati. Arī uzbūvēt tādu dzīvojamo rajonu, kur būtu visa infrastruktūra, ne tikai bērnu laukumiņš, bet arī tur tiešām basketbola laukums, skatepark, tāds pilnvērtīgs arī aktīvāk. Un cik šī tur maksā eiro? Kaut kādā ap 400,000. 400? Jā. Mums Ādažos tagad 200, vai ne? Ar kaut ko? 250, tā vidēji. Jā. Tā arī ir tā lieta, ka viņi saka, ka viņi uzbūvēt, labi, tur ir kaut kādas dārgākas izmaksas, bet, tas sales price, teiksim tā. Atdeve jau vairs nav tāda. Atdeve daudz lielāka, protams, kad tur, bet... Tur vēl būvē tā, vai tā lēnu garu? Tagad ir pēdējās kārtas gan tam Tiskroja, gan arī, man liekas, tam Uus-Järvekula rajoniem. Tagad ir pēdējās kārtas, līdz ar to tur vienkārši vairāk nav zemes gabalu. Jā, un arī neskrien tā baigi uz turien, tad uz Latviju vairāk fokus tagad tādā būvniecībā. Apjoma ziņā ir vairāk uz Latviju. Man liekas, ka tagad tur ir kaut kādi 4 vai 5 projekti aktīvā pārdošanā, un Latvijā sanāk ir 8, tad jau, jā. Varbūt tā ir ieskatām vēl mazliet pieskaramies tai trešajai valstī, kur arī ir tā ir Portugāla, vai ne? Jā. Viņu šeit nevar redzēt, vai ne? Vajadzētu būt. Vismaz es neredzēju. Tam jābūt Silvas Hills, bet īstenībā tu vari ierakstīt vienkārši Google ierakstīt Silvas Hills, jo tur ir rītīgi skaista mājaslapa. Tā ir tāda Silvas Hills. Jā. Šis, jā? Būs īstais. Un es sapratu, ka tur ir kaut kādas citas vēl saiknes ar Portugālu, tāpēc ērtāk ir tai Portugāles virzienā arī skatīties, ja skatās uz tādu Eiropas dienvidiem, ja?
Nu jā, tā būtībā lielākais iemesls tas arī sākās no tā 20. 21. gada, kad cilvēki sāka meklēt arī kaut kādas tās iespējas strādāt no mājām. Ja strādāt no mājām, tad varbūt arī var strādāt kaut kur siltā vietā. Nav jābūt obligāti Tallinā vai Rīgā. Un tas zemes gabala cenas tur arī sāka kāpt jau tajā brīdī, kad mēs nopirkām, jo tas zemes gabals tur diezgan liels, ja es atceros, 65 hektāri. Tas ir tas koncepts, apmēram šāds. Jā. Uz cik liela zemes gabala? Nu, kopā, tieši māja? Jā. Tur var paskatīties, man liekas, 1200. Nu nav nekāds crazy lielais. Ja? Nē. Tur tie paši gabaliņi ir mazi, bet tie 65 hektāri, ko Invēgo ir iegādājies, ir tādu domu, lai... 65 hektāri? Jā, lai tur neko neviens neuzbūvē tev priekšā. Tev ir skats uz kalniem, uz tādu mazu ieleju, un viss, principā, cik tālu tu vari redzēt no tām mājām, ir izveidots tā, ka tā ir tā zeme, un tev nekad priekšā tur nebūs kaut kāds kurorts vai kaut kāds... Nu, daba klusums. Es domāju, teritoriju var kaut kur redzēt. Jā, būtu jābūt varbūt pie location vai amenities. Jā, amenities varbūt tad... Jo... General Map vai arī tad kur ir. Diezgan daudz liels tas komplekss plānots, ne? Jā. Cik tur ir villas, tu teici? 154 villas, kopā. Tie, kas ir jau rezervējuši, tur ir jau rezervēts, jā? Kaut kādas jau pie 20 mājām, jā. 20 mājas ir rezervēts. Jā. Kādas nacionalitātes pircēji tur ir? Īstenībā lielākā daļa Igauni. Nu jā, protams. Jā. Igauni un latvieši nav? Cik man zināms, vēl nav. Latvieši ir kaut kādi, man liekas, ka Zviedri, ir no UK pircēji. Un kas ir cena? Apmēram kāds tas budžets? Čeks? No 600, kaut kādiem 650 tūkstošiem sākās tās mazākās mājas, un tad 1,2 varētu būt plus mīnus tās lielākās mājas. Jā. Nu, skaidrs, ļoti interesanti. Portugāla tomēr, jā. Tas jau ir savādāk, tas ir tālāk. Un noteikti tur jābūt kaut kādām zināšanām uz vietas. Un es saprotu, ka Invēgo ir cilvēki, kas... Tur ir tieši darbinieks, kas strādāja arī agrāk Igaunijā, bet... Man liekas, viņš apprecējās ar Portugāļu sievu, tāpēc viņš gribēja pārvākties uz Portugāli, un tad tas sakrita ar Kristiānu, to vīziju īpašnieku, kad viņš gribēja kaut ko attīstīt. Viņš ir uz vietas, kas tur koordinē un tiekās ar arhitektiem un visu. Un viņš bija inženieris vai kaut kas tamlīdzīgs. Jā. Un Portugālē inženieris, un viņš Portugālē orientējas, un saprot, tas ir tieši tas, ko tev vajag vairāk vai mazāk īstenībā. Un viņš runā tad arī portugāliski un igauniski, un visu tos procesus var vadīt. Nu, lieliski. Izklausās forši. Būs interesanti vērot arī to attīstību. Bet, ja mēs skatāmies uz Latviju atpakaļ, tad vai... Nu, es par obligācijām tieši domāju tagad. Parunāsim par to, jo attīstīšana, tā stratēģija, tā teikt, emitēt obligācijas, kā tu to redzi? Kas tas ir vispār? Kāpēc tas tiek darīts? Tas ir labs, man liekas, finanšu instruments vai veids, kā dabūt salīdzinoši lētāku naudu. Lai gan cilvēkiem varbūt liekas lētāk, nav 10%. Ar ko? Jo mēs vakardien skatījāmies Skansas rezidents šeit, Nu, tu man parādīji. Un es skatos, un tur ir Big Bankus banneri, Un tas ir diezgan populārs finansētājs, attīstītājiem. Big Bank tur, kas vēl Bloriņš. Bloriņš arī finansē. Nu, vēl industrija, zinu, kad arī iesaistās. Nu, bet jebkurā gadījumā tā ir banka, tur ir citi procenti. Tas ir būvniecībai. Jā. Tā ir lētākā nauda. 6%, tur 5% varbūt kādam, es nezinu. Bet jūs izējat uz šādu risinājumu. Un ir cilvēki, kas domā, kur loģika, kādā sakarā. Kas tas ir, kā var izdzīvot kaut kas tāds. Es iedomājos, ja ir cilvēki, kas ir dzirdējuši, ka, teiksim, Skansas rezidents tur izmaksā aptuveni 15 miljonus, un ja cilvēki domā, ka mēs aizņemamies 15 miljonus par 10%, tad 1,5 miljonus ir jānomaksā gadā procentos, un tas liekas neloģiski, un tā arī tas ir. Bet tā jau neviens nedara. Jā, padalies vairāk. Vienkārši tas obligācijas ir lētāks finanšu instruments nekā tas ir equity, vai kā to varbūt citi sauc private equity, jo tev ir jāpaņem investors vai bieži vien es teiktu tā, ka investori labprāt piedalās, vismaz Invēgo projektos, un Invēgo sevi arī pierādīs, gribētu vairāk varbūt nākt iekšā daļās,
Bet, ja tas projekts, pieņemsim, ir veiksmīgs un tā atdeve ir daudz lielāka, tad tas equity investors izmaksās 2, varbūt 3 reizes vēl dārgāk nekā tas bondu offering procents. Šeit ir cik procenti? Pēdējā 9,5%. 9,5% ir nosacījumi, viss ir skaidrs. Šī nauda nepieciešama, lai it kā aizvietotu vai papildinātu to, ko parasti dara investoru nauda. Investoru nauda, tā nav nauda, ko tu ņem no bankas uz tiem 6%. Nav 6 obligāti tur. Varbūt visādi, 5, 7 arī. Jā, bet nav tālu. Bet tā nav tā nauda. Ir investoru nauda. Investori grib pret naudu 20%. Pareizi gadā. 19, 20, tas ir tāds tipiskais, ko viņi sagaida. Un tāda nauda jau varētu dabūt jebkurā dienas laikā. Arī Kristiānam ir diezgan ietekmīgi igauņu draugi ar finansējumu, kuri varētu iedot 20 miljonus droši vien bez visa šī lielā shebang. Bet tā nauda būs dārgāka. Un tāpēc šis ir būt tāds alternatīvi labāks veids, kā uzturēt projektu, jo, lai nopirktu zemi, lai izveidotu projektu un visu to sākuma pozīcijas, tam banka finansējumu nedos. Tomēr bankas Latvijā ir diezgan konservatīvas. Lai startētu projektu, vajag savu gatavību. Un, lai tu dabūtu no tās bankas to it kā lēto naudu, tev ir jāizdara konkrētas lietas, kas maksā naudu. Un tas nāk vai nu investori, vai nu tava nauda, vai investori, vai arī vēl cita alternatīva risinājuma, un šis ir viens no. Un, ja tev ir tikai viens projekts, tad tas nav vajadzīgs, vai 2 varbūt, un to finansējumu sagādāt. Bet šis nav vienīgais, jo Invego nav vienīgais, kas izmanto šo finansu instrumentu, piemēram, preses kvartāls arī lietuvieši arī tieši to pašu dara. Latvieši neviens vēl to nav darījis. Storents taisīja obligāciju piedāvājumu uz equipmentu. Labi, tad tur arī varētu būt varbūt kaut kādā ziņā tas izdevīgi. Bet par šīm obligācijām, kā jums gāja? Un man bija interesanti, kas investē šādā finansu instrumentā? Kas ir tie, kas to naudu tur, tā teikt, iegulda jūsu obligācijās? Es tā salīdzināju, tas varētu būt kaut kas līdzīgs tiem, kas izmanto estate guru variants. Es domāju, ka nebūs īsti tas pats profils, jo man liekas, no tā estate guru statistikas, ko mums rādīja, vidējais investors investē kaut kādus 500 līdz 1000 eiro. Tas nozīmē, ka tas ir tāds mazs retail investors, kas ļoti mazs, baigi neņemās ar lielām varbūt finansēm. Vidēji ir arī notiek lielāki. Bet šeit tomēr vidējais ieguldījums bija virs 10 000, kas nozīmē, ka tie jau varbūt ir tādi nopietnāki investori, kas jau vairāk ir ar pieredzi, es teiktu, kas tiešām varbūt iedziļinās vairāk arī kaut kādos apakšā finanšu datos un asetos un to, ko visu arī var pārbaudīt un sekot līdzi, jo Invego grupa arī konsolidēja visus savus uzņēmumus, lai tas būtu pārskatāmāk un vieglāk tieši priekš tā Nasdaq listinga. Tā kā, es teiktu, ka tas investors varbūt ir jau noteikti investējis varbūt citās obligācijās. Visticamāk, lielākā daļa arī ir igauņi. Es tieši gribēju jautāt, vai gadījumā tie nav lielākā daļa igauņi, jo, ja tā padomā, 10%, es saprotu, nopirkt dzīvokli, viņš tev pieder, un tad, tu 10% tur diezgan tā grūti, Airbnb jābūt tādam zvaigznei. Jā. Var, bet, Var. Vai arī jānopērk labi, bet vai remonti, bet tas ir baigais tāds, Igaunijā jau laikam tas nav iespējams. Un tad sanāk, ka viņi baigi grib investēt. Viņiem sanāk, ka ir baigi daudz cash un ir maz, man liekas, to opciju, jo tu pareizi saki, ka tās real estate cenas ir ļoti jau sakāpušas, bet tās īres cenas nav tik daudz paskrējušas līdzi, un tā atdeve īre īstenībā tur ir sliktāka nekā Rīgā. Bet šī ir iespēja ieguldīt nekustamā īpašuma attīstībā, tur, kur ir potenciāls, vai ne? Un sanāk, kad viņi redz to 10% atdevi kā adekvātu par to risku. Un plus, Invego ir ļoti Igaunijā sevi pierādījis ar tiem pašiem rajoniem, visiem, ko mēs skatījāmies. Viņi redz reālu gatavu produktu, kas cilvēkiem patīk. Viņš ir principā sold out, 90% no visiem dzīvokļiem un mājām ir pārdoti. Viņi redz, ka tas ir pierādīts stāsts. Viņi nāk tagad un lielāk uz šejieni un grib vienkārši atstrādāt jau lietu, kas strādā. Cik viņi kopā tur bija? Tu zini, cik daudz investoru? 1934, jau visi nav igauņi.
Nē, tur kaut kādi 30%, man liekas, bija latvieši. Jā. Kaut kādi 15% bija lietuvieši, un tad pārējie kaut kādi, cik tur sanāk, 55%. Bija vairāk kā pusi ir Igauni investori. Bet kas ir interesanti, no 4 miljoniem, ko bija definēts, ka ir nepieciešama vajadzība, subscriboja, tas nozīmē, ka cilvēki bija gatavi iedot vai investēt līdz gandrīz 20 miljonus eiro, kas ir gandrīz 5 reizes pārsniedz to pieprasījumu, tā kā Invego pieprasījumu, kas iespējams, ka varētu būt arī viens no vairāk subscribotajiem bondiem, kas ir bijis pēdējā laikā. Jā, iespējams. Vismaz pēdējais. Es neesmu pētījis šos finanses instrumentus, un es nevarēšu pateikt, kādu salīdzinājumu, bet tas, kā bija tāda, kas tas tāds ir, un beigās viņš tā kā reāli pārsniedz tās cerības un ļoti pārliecinoši. Un vienīgais jautājums man, es atceros, teicu, ka nevar atbildēt tagad, bet tāpat jau tas vidējais investors 10,000, tas jau bišķi kaut kā, tur jāpaskatās, kā tā matemātika strādā, bet, acīm redzami, tas nav mākslīgi. Jā, tādā ziņā tur... Noteikti, kad nebija tā, ka viens cilvēks... Viens paņēma ielika 10 miljoni, jā. Tad vidējais, kā tas strādāja. Patīkami redzēt, ka izdodas. Un loģika ir tajā visā par to investoru naudas aizstāšanu ar šiem līdzekļiem un to, ka Igauni tiešām iegulda, jo redz potenciālu, redzot mājās, kā tas viss realizējas, viņi paši jau dzīvo un redz, kā tas viss cenu kāpums, viss redz Latvijā, saprot, kāda situācija iegulda. Un tagad man jautājums tev, bet tas ir iespējams šādi strādājot, protams, tad, ja tev visu laiku notiek būvniecības, ka tev visu laiku ir kaut kas... jauniem projektiem. Jā, jo tev jāmaksā tie 10%, nosacīt 10%. Un sanāk, tu no investora aizņemies, kad tu sāc tur buldozers iebrauc tur teritorijā, sākam rakt, vai zemi pērkam, Bet jūs jau paņemat naudu, visu laiku kaut kur jābūt buldozeram. Tā arī mums ir īstenībā. Tagad jums ir 8 projekti, no kuriem ir tikai viens pabeigts. Tas pats pirmais projekts, ko mēs sākām parka kvartālā, kur ap 110 dzīvokļiem ir kopā. Un man liekas, ka te it kā radās 33 propertīs, bet man liekas, ka jau ir bišķiņ mazāk, varētu būt ap 30, kas ir palikuši. Šis ir pieejamākais arī, ne? Pa cenu viņš tās... Jā, cenas ziņā viss pieejamākais noteikti. Šis mums arī demo dzīvoklis, viens no tagad procesā. Starp citu, tas ir pirmais jūsu projekts? Jā. Nopietni? Jā. Tas ir pirmais projekts. Vienkārši tur bija pirmo, arī viņi būvēja pamazām. Testēja sākumā tirgu, viņi uzbūvēja vienu māju. Tad viņi uzbūvēja nākamo māju pēc tam. Kas šitajā ir foršāks nekā... Jo man kaut kas teica, ko tu tur... atkal komentāros ieraksti to arī kaut ko jauku. Nē, tiešām droši var rakstīt šeit komentārus, mēs cenšamies atbildēt, bet kāda atšķirība šai mājai no Bonavas? Tur ir kaut kas, tu esi salīdzinājis, pētījis? Tur jau laikam... Pirmkārt, kāda māja, jo Bonavai arī tu jau runāji ar Kasparu, ja? Jā. Viņiem jau ļoti daudz arī tie segmenti. Tas, kas ir tāds varbūt Invego minimums, ir tas, ka visās mājās ir lifti, arī 3-stāvīgajās mājās, ko mēs būvējam, vienmēr būs lifts. Labi. Visur vienmēr ir siltās grīdas, kā tu redzi, nekur nav radiatoru. Okay. Vienmēr ir tie logi, kas ir no grīdas gandrīz līdz griestiem, maksimāli cik tā ir. Arī līdz ar to ir saules gaisma, ļoti daudz stūra logu arī šajā projektā ir, kas ir tādi unikālāki un dizainiski viņš ir tāds... Custom. Jā, tas ir tieši projekts tai vietai. Un tā vieta arī, viņa tomēr nav vienkārši kaut... Diezgan laba, ļoti laba lokācija, tikt uz centru ātri. Jā. Viņi ir tāda jau sen pilsētā novērtēta. Zināma, tādā ziņā, ka tev ir vieta. Jo dažkārt tev ir jāizveido tā vieta. Šeit viņa vienkārši jau ir. Tu tā kā turpini viņu attīstīt. Jā. Okay. Šis ir tas pirmais projekts. Tur vēl ir pieejami dzīvokļi, zinu, un cenas īstenībā. Es arī kaut kad teicu, ka šis ir, ka tā ir ļoti laba cena, jo, ja mēs salīdzinām ar Basicu, jo tur divnieks maksā, cik lētākais divnieks maksā? Ap 120,000 tagad. 120. Jā. Tā arī viņi maksā tie divnieki. Cik sen Invego ir Latvijā? Īstenībā viņi ienāca, pieņemsim šitos Kansas Grostona zemes gabaliņu, mēs jūs iegādājās 2019. gadā.
Ja es atceros pareizi, 19. gadā. Es vēl nestrādāju. Tad, protams, es strādāju tagad tikai... To dzīvokli nebija nopircis. Jā, es vēl nebiju. Mani paaicināja kā pirmo darbinieku, bet tad jau bija kaut kādas, zemes jau bija iepirktas, kaut kādi jau sagatavošanās plāni bija sākti no Igauniem. Skansas rezidents vispār ir, viņš man ļoti nepatīk sākumā. Vienīgais, kas man patīk, ka likās, ok, Igauni te kaut ko tagad darīs un būs kaut kāds kvalitīvais projekts, bet man nepatīk tas vizuāli kaut kā. Katrs nākamais arvien vairāk un vairāk un vairāk patīk. Un vispār, viņš sevi pierādīs, domāju, ļoti. Jā, te ir koncepts, īstenībā, te ir ļoti tāda arhitektūras viedokļa, tā māja ir ļoti pārdomāta. Varbūt tur pietrūkst kaut kādas mazas, tā kā tu teici, tev ir funkcionalitāte, jā, bet ne visam ir jābūt funkcionālam. Šis ir, es teicu, jau salīdzināju ar, ja mēs par auto runājam, ja mēs runājam, visi auto ir pieejami, tad šis ir tā kā, es nesaku, tas nav nekāds Bentley's kaut kas tāds, ja mums jūrmala arī ir un viss kaut kas, un tur tagad pie meža parkā vēl tur... tas Lakeside? Jā. Tas ir, mēs varam parunāt par augstiem plaktiem, bet Porsche, piemēram, kaut kas tāds. Kaut kas nelīdz galam tik tur funkcionāls, bet viņš ir kruts. Jā, viņš ir tiešām, viņš ir tādā ziņā īpašs, un to īstenībā arhitektūras konceptu veidoja viena no vislabākajiem, un pat labākā arhitektūras kompānija Igaunijā. Kas ir tādi, tas koncepts izveidots arī tāds, ka viņi ir kā torņi, lai pēc iespējas vairāk būtu dzīvokļi uz stūriem, tad ir ar maksimāli daudz logiem. Tā kā arī mums ir pat tie mazie studio dzīvokļi, ko mēs jau arī tur runājām, ir 35 kvadrātmetru dzīvoklis ar 5 logiem. Tas vispār ir obligāti, ja tu meklē investīciju variantu vai vienkārši divnieku, tas ir, es labāku plānojumu. Ir dažādi plānojumi. Tas tiešām ir efektīvs, ļoti efektīvs plānojums. Tur ir kaut kāds 3-4 zonas tur uztaisīt. Jā, un ļoti mazā kā telpā. Viņš ir, tādā ziņā viņi ir, tur nav nekādu garo lieko gaitiņu, kas varbūt ir agrāk tipiskai taisnstūra mājās. Pavisam citādāk. Man vēl jautājums, kas ir Retera? Es zinu, bet varbūt nokomentē bišķi vairāk, jo Invego Retera, un pagaidi, kā tur mums tagad ir Purciemā, jūs taču tur neesat, bet Retera tur, man liekas, bija, ne? Tie bija lietuvieši, tur laikam nebija. Jā, tur, man liekas, ka es neesmu dzirdējis par Reteru, ka viņam būtu kāds cits projekts, kas nav kopā ar mums. Okay. Ja neskaita Lidlus, ko viņi būvē un tādas lietas, kas ir nedzīvokļi. Tas ir arī attīstītājs? Jā. Tie ir divi attīstītāji kolābi, jā? Jā, Retera ir arī diezgan tāds liels, varētu teikt, attīstītājs Igaunijā. Invego un Retera vienkārši attīstā Skanstas, Miera ielu un Parka kvartālu šos 3 projektus kopā. Pārējos projektus mēs attīstām kā Invego vienīgais attīstītājs, bet šie 3 ir tā kā kolab. Un kā iesaistās Retera, ja tu vari un zini nokomentēt? Kas ir viņa iesaiste, vai tad tur netiek nodalīts skaidri, kāda ir tā katra iesaiste? Retera ir vairāk tieši mārketings, visādi supporting materiāls un kaut kādas arī kampaņas. Es sapratu. Tādas lietas. Invego ir vairāk, es teiktu, tāds zirgs darītājs un uz vietas seko līdzi. Arī, protams, kaut kādā ziņā ir finanses, tiek izdalītas arī investīcijas. Investīcijas no viņiem arī tas nāk. Viņi varētu būt arī kā investori teorētiski. Līdz finansēt tāpatās to projektu. Jā. Pie tā obligāciju jau varētu viņu vairs nebūt šeit, vai ne? Nē, īstenībā Reteras CEO īpašnieks un Invego īpašnieks ir diezgan labi draugi. Es saprotu, tad viņi visu laiku darbojas. Viņi labprāt strādā kopā, tāpēc, ka viņiem ir labi izveidojusies sadarbība jau gadiem Igaunijā un arī. Interesanti pieeja koncepts, un ir tie brendi, un viņi kaut kur sadarbojās, kaut kur nē. Ko mēs vēl varam apskatīties? Šis projekts jums ir Ādažos rindenis, un es zinu, ka Mārupē arī jau esat ielikuši, iepriekš nebija, man liekas. Jā, tur ir Mārupē gan dzīvokļu mājas, būs gan rindu mājas. Mārupē, ja? Mārupē, jā. Šis ir parka kvartāls, kur ir Mārupē. Koncepts, jā, varētu teikt, tiešām ļoti līdzīgs tam, ko mēs skatījāmies jau ar gatavo Igaunijā, kur ir tās bildes no tiem rajoniem. Tā doma ir tāda pati. Vai ne? Jā. Uzbūvēt arī savu tādu kvartālu, kur cilvēki var
jums bija atsevišķi tā Mārupas sirds. Man patika, kas ir, mums nāk attīstītāji un jautā, tur, ko labāk attīstīt, kā tur ko, vai ne? Un tad, kur ir cenas, man liekas, rekur. Tev ir māja trīsstāvīga, ja? Vai cik tur trīsstāvīga, tad rindens. Un tas viss kopā veido tādu kā... Lielu izvēli, un tā, kad tu dzīvo tur, tomēr arhitektūra un vide kaut kā ietekmē tavu to, kā tu jūties, zini, tur mājās vai kā. Un ja tev ir vienkārši šitāds ten, un viss, ja? Nu šitais, tā, 5 mājas vienāds, kaut kur. That's it, ja? Nu, it kā jā, bet kaut kas nav, jā. Tā, kad tev ir tāda communities, tāda jau komūna ar dažādiem risinājumiem, bet kopā tas veido tādu kā ansambli, ja? Tas uzreiz emocionāli ļauj pieņemt lēmumu par labu kaut kam tādam vairāk. Pareizi? Jā, es pilnīgi piekrītu. Un arī cilvēkiem patīk, man liekas, kad viņi dzīvo tādā sakārtotākā vidē, ja tev ir apkārt tāds mazzemes gabals, tad varbūt jūties tāds mazliet pliks. Jā. un ka tev ir jau tādi tur gājēju, visādas tur ietves un soliņi un skateparki un basketbola laukumi visur apkārt jauni uzbūvēti, tad tu jūties daudz tā, varbūt mājīgāk. Mārupē, kur es redzu, ka šī vienība ir 100 kvadrātmetri, maksās zem 300,000. Un ar ko viņi ir tāda, varbūt, kas tev liekas tāds īpašs, ar ko viņi izceļās? Es pamanīju saunu iegodīgi, tas man likās. Jā, tur ir opcija, principā, vai nu izbūvēt tajā pirmajā stāvā saunu vai storage roomu, kas ir pavisam interesanti, ka Igauni saka, ka viņiem ir gandrīz neiespējami Igaunijā pārdot projektu, kas ir tāds upper middle class bez saunas, jo tas ir tā kā must have. Nu, jābūt ir saunai gan dzīvoklī, gan mājā. Jā. Tad Latvijā es esmu pamanījis, ka tas pieprasījums pēc viņām nav tik augsts. Jā, interesanti. Jo tālāk pie ziemeļiem, es domāju, Somijā ir vēl trakāk. Tev tai saunai ir jābūt pat divniekā. Jā, varbūt, jā. Šeit mums ir klienti, kas arī ir rezervējuši dzīvokļus, kuriem ir pēc plānojuma paredzēta sauna, bet paprasījuši, lai tur izveido arī noliktavas telpu, ko mēs varam. Tomēr 100 kvadrāti, jā, tur vajag arī kaut kādu efektivitāti, un ja tā ir kā māja, var jau saprast, ka saunai var būt vieta tur, bet tas ir interesanti. 4 guļamistabas, tas ir forši, un diezgan liela ir tā dzīvojamā zona pirmajā līmenī. Tehniskā telpa tur arī ir tā kā pirmajā līmenī. Jā. Ok, tad jums ir Mārupe un ļoti līdzīgi. Ir kaut kas līdzīgs Ādažos, vai jo Ādažos jau ir uzbūvēts, var braukt skatīties? Jā, tur ir jau 15 mājas. Un šeit cena ir diezgan jūtami lētāka. Jā, pirmkārt arī, jo viņas jau ir uzbūvētas un būvniecības līgums tika noslēgts 2 gadi atpakaļ ar citām cenām. Šodien cenas ir tieši tā kā drastiski jau lielākas. Bet ar atšķirību ir liela Ādažos un Mārupē, kas būs vai? Pēc platības, ja salīdzina ar 2 stāvu mājām, tad nē, viņas ir gandrīz vienādas. Te ir 99 aptuveni kvadrātmetri. Tā šī ir tādas vienstāvīgas, kas ir 90 kvadrātmetrīgas. Viņa kā 4-nieks tāds dzīvoklis, vai ne? Jā. Un tās 2-stāvīgās mājas, viņas 99 kvadrātmetri, bet viņās arī ir kā 4-nieks, jo tur ir 3 guļamistabas. Kur šī tādas, ja? Jā. Tā ir priekša, iebraukšana un... Tur kaut kur jābūt, varbūt arī bildēm no demo mājas, kas arī ir iekārtot, bet jā. Un šī māja tagad ir, un Mārupē būs ļoti līdzīgs šim, vai ne? Jā, līdzīgs, bet ne tāds pats, jo protams, plānojums drusku ir citādāks. Tur Mārupē ir tās 4 guļamistabas. Šeit nav? Šeit 3. Jā. 4 guļamistabas, es neiebraucu. Nevis 4, bet 4 guļamistabas. Jā, Mārupē, bet šeit ir 3 Ādažos. Aha. Tas citreiz ir tāds atkal, ja tiešām ģimene meklē māju, varbūt viņiem vajag 2 bērniem un darbistabu, tad tev vajag tās varbūt atsevišķās 4 telpas un viesistabu. Efektīvāks plānojums Mārupē. Labi, būvniecība jaunāka. Jā, arī zeme, protams, kā tāda ir dārgāka Mārupē krietni, un tas Mārupē ir tāds hotspots, varbūt vairāk nekā Ādaži, bet no Ādaži arī diezgan labi un ejoši. Ok. Kurš pa visiem projektiem mēs atsevišķi vēl paspēsim noteikti parunāt vakarā. Jā. Mums būs tiešraide. Bet, ja man būtu tev jājautā personīgi, tu visus projektus zini labi. Kurš tev liekas ir tāds foršākais projekts,
Price performance. Nu, tev varbūt būs grūti izcelt skarbi, bet es gribētu dzirdēt no tevis, kurš šobrīd piedāvājumā esošais projekts tev tā kā patīk vislabāk tieši cena pret to, ko tu dabū? Tas ir ļoti grūts jautājums. Varbūt lokācija. Man liekas, viņi visi ir diezgan, jā. Es nezinu, es teiktu, laikam, varbūt man pašiem, ja tāds man personīgais, nevis tur profesionālais darba viedoklis, bet tāds mans personīgais viedoklis, man ļoti patīk tā Miera projekts. Miera rezidences. Man liekas, ka viņam arī price performance ir ļoti labs pret to kvalitāti, ko tur var dabūt. Jā, 4 par 250 centrā. Jā, un tur ir arī visi principā labākie pieejamie risinājumi, kas arī ir iespējami un tur būs. Gan no tāda tehniskā izpildījuma, gan arī arhitektūras tiešām tur būs skaisti. Un tur ir tādi stūra dzīvokļi, tieši kas ir šitai uz stūra. Jā. Viņiem ir 6 metru loks, tikai tā kā stikls. Jā, šitais domā? Jā, tas tie ir mani mīļākie dzīvokļi. Tas ir 4? Tur ir, man liekas, ka 3 tajā stūrī. Okay. 3. Bet, jā, tas tāds foršs. Es domāju, atsevišķi par projektiem noteikti parunāsim, bet Units izskatās, šis ir, es viņu tā nepamanīju, ka viņš visos stāvos ir. Es saprotu, ka augšā ir penthouse ar lielu stiklu, tā kā parasti. Jā, pēdējā stāvā tur ir 6 metru griesti viesistabā. Pārējiem ir 2,9 un 2,8. Arī, bišķiņ vairāk nekā standarts. Bet tie 6-metrīgie logi, stikls, tā kā, ir no 3. stāva sākot jau. Jā, un tur zaļš ir ļoti. Man arī viņš patīk. Tur visa tā vide, tur tas krustojums, tas tūms skanstei, tūms centram, tūms parkam. Ļoti daudz tādu lietu, ko cilvēki varētu novērtēt. Jā, un cena tiešām ir laba. Jo... Es zinu, ka tās cenas būs dārgākas. Vienkārši tāpēc es varu teikt, ka mēs noteikti pacelsim tajā brīdī, kad sāksies aktīvāk tā būvniecība. Tāpēc šobrīd es domāju, ka viņi ir tāda adekvāta pret to, ka cilvēki vēl nezina, kā tas tur būs. Jo tagad tur tā vieta, tas nav tev pie arēnas. Ja? Vai tas nav tur. Tur es domāju, ar to būvniecību sanāks pierādīt. Vai ar to risinājumu. Kāds viņš būs. Un ar cenu, kad cilvēks sāks piekrist cenai, tad jau. Jā, kas arī ar visiem mūsu. Estimētiem un arī apkārt finansistiem, kas saka, ka jau ar nākamo gadu 3000 kvadrātmetrā būs normāla cena. Jā, skatāmies. Tas ir tas, ko jūs paredzat. Vēl viens jautājums. Es vienkārši iedomājos, tagad ir tie projekti, cik daudz mēs varētu sagaidīt nākamajā gadā vēl klāt? Jaunus projektus? Jā. Viens būs šogad jau klāt jauns. Šogad jau. Šogad, kā 26. Es domāju, 12 mēnešu laikā no šodienas. Piemēram, ja mēs pēc gada atkal runājam, tad... Ka 2. 2 nāks klāt, jā? Pārēji, tur ir diezgan normāls apjoms, jo tas viss ir jāuzbūvē, jāpārdod un 2. Ok, skaidrs. Bet lielākoties jau turpināsies vienkārši nākamās kārtas. Teiksim, Vītola parkam mēs drīz jau būsim uzbūvējuši pirmo kārtu 2 mājas, un mēs jau tuvākajā laikā plānojam palaist jau nākamo kārtu, nākamās 2 mājas. Tā kā kopumā tur būs, teiksim, Vītola parkā 8 mājas, 350 dzīvokļi. Un vienkārši nebūvēja visu uzreiz. Šeit man, īstenībā, es pateikšu, ka cilvēkiem, kas meklē normālu platību, ja mēs par to funkcionalitāti un price performance, tas ir tāds jaunais pasāds. Jā, ļoti, es pateiktu, tāds jauna Škoda kaut kāda. Jā, viņi ir jauna, visi forši. Īstenībā, iepriekš šī jautājuma par price performance, varbūt šis ir vēl labāks, jo tiešām tā cena ir ļoti, man liekas, pieejama. Es pats savā kontekstā, kad skatījos 4, man šitais likās tāds, un vēl pat tie augšie dzīvokļi, ka tu vēl dabū to terasi. Un viņi nav tur mēmākais penthouse ar kaut kādiem augstiem griestiem, kas arī ir ļoti forši un vispārējais. Bet tas, ka vienkārši viņš ir funkcionāls un tāds, visu, ko vajag. Un ir arī forši un dizainiski. Cik ilgā laikā šīs visas mājas būs uzbūvētas? Katrai kārtai aptuveni 15 mēneši ir būvniecība, un 4 kārtas, tad kopumā 4 gadi, 3 gadi. Kaut kādi gadi. Jā, skaidrs.
Labi, klausies, zini kā, vēl tev pēdējais jautājums, vai tu vari kaut ko ieteikt? Ko tu iesaki? Bet nesaki, ka jāpērk dzīvokļi. Jo es tiešām nevienu nepušoju uz nepārdomātu kaut kādu finansu lēmumu, tur kaut ko pirkt vai kredītu, vēl kaut kas, visi katrs pats izvērtē, bet tur ir tā lieta, ka pašam ir jāizvērtē un jāskatās apkārt, kas notiek, un kaut kādu lēmumu ir jāpieņem. Jā. Bet ko tu iesaki vispār? Varbūt kaut kas pilnīgi ne ar to saistīts. Es noteikti ieteiktu, vajag darīt to, ko ļoti gribas. Un, ja tas ir, teiksim, nekustamo īpašumu kontekstā, vai vienalga arī varbūt tas ir sporta kontekstā vai jebkurā citā, bet varbūt mēs te par nekustamiem runājam, ja ir kaut kādi 3 vai 4 dzīvokļi, kas interesē, kas ir aktuāli, un ir viens, kas ļoti patīk. Varbūt viņš ir par dārgu, varbūt viņš nav tavā budžetā līdz galam, bet man liekas, tu daudz vairāk novērtē to, ko tu ļoti gribēji, un tu esi gatavs varbūt vairāk pastrādāt, vairāk kaut kur atrast iespējas nopelnīt pēc tam vai kā, bet tu nāc ar prieku mājās, tev patīk tā vide, tu esi starā, jo tas ir ideālais tavs. Loģiski arī. Jā. Tu taču esi no Invego. Jā. Nē, tiešām, paldies tev liels par šo sarunu, jo ja kādam ir jautājumi, droši Henrijs no Invego, Henrijs Klaids Skuiņš. Paldies tev, ka ieradies. Bija ļoti laba, vērtīga saruna. Tiekamies vakarā tiešraidē. Jā. Tā arī būs pieejama jums. Tur gan mēs pastīsimies visu. Visu, kas ir piedāvājumā. Visu nekustamā īpašumu tirgu no Liepājas līdz balviem un tālāk. Tā kā paldies visiem, kas skatījās. Paldies, ka atnāci un uz tikšanos, draugi.